Kādu laiku atpakaļ bija solīts to, ka parādīšu jaunāko 3M masku, kas ir aprīkota ar ogles filtru, kas nodrošina kvalitatīvu gaisa padevi metinātāja elpošanas orgāniem. Nu, un tagad, ja mēs paskatāmies teiksim, uz to masku, ar ko viņa teiksim, ir tāda īpaša. To, kad liels diapazons ir teiksim, aiztumšojuma regulācijā, liela jūtība pret blakus strādājošiem metinātājiem. Ar šo masku var strādāt arī izmantojot abrazīvos materiālus, kas aizsargā redzi. Jaunākā maskā ir arī apgaismojums, kur nevienmēr teiksim, šaurās vietās var nolikt prožektorus un tā tālāk. Šeit ir padomās par to, lai kvalitīvi aizsargātu, jeb arī apgaismotu metināšana zonu. Nākamais aprīkota maska ar ergonomisku stiprinājumu, lai metinātājs strādājot dienā nejūt, ka sāp galva no tā, ka nav pareizs stiprinājums. Nākošais tālums regulējās no stikla līdz degunam. Nākamais, tas galvenais ir ne tikai pasargājam redzi, bet arī aizsargājam elektrofonas ceļus, kas ir ļoti svarīgi. Un kas šeit ir pats galvenais? Pats galvenais ir filtrs, kas attīra ne tikai mehāniski gaisu metināšanas elektrofonas ceļiem, bet arī attīst ķīmiski, jo ir iekšā aktivētā ogle, kas nodrošina kvalitatīvu gaisu. Filtrā, ja mēs tā uzmanīgi ieskatāmies caur šiem caurumiem, pirmais ir siets, kurš aizsargā un ļoti būtisks ir priekš tā, lai netiek dzirkstēs. Sevišķi, ka mēs metinām ar pusautomātu, lai netrāpa un neizdedzina pašu filtru. Ne tikai mehāniski attīra, bet arī ķīmiski filtrs nodrošina kvalitatīvu gaisa padevi. Otrs vecajām, teicam, iepriekšējā izlaidumā tam filtriem bija to, ka stiprinājās uz siksnas, un tas nevienmēr bija ērti un tā parūcīgi. Šis jaunais filtrs mūs stiprinās uz muguras, ja, un viņš krietni, teiksim, tā ērtāk turās un neslīd nost. Nākamais, kā zināt, kad ir filtrs jau aizpildījies, teiksim, un nenodrošina kvalitatīvu gaisa padevi, šeit ir, teiksim, tie sensori, kuri norāda, cik filtrs darbojās, vai viņš ir zaļā krāsā, jeb sarkanā krāsā, ja, atkarībā no tā, cik viņš ir aizsērējis. Un, ja zaļā krāsa strādā droši, ja parādās sarkanā, tas nozīmē to, ka ir jāpadomā par to, lai nomainītu to iekšējo filtru. Varam regulēt arī gaisa plūsmu, lielāko vai mazāko, atkarībā no tā, kā, teiksim, ir vajadzība. Un otrām kārtām ir, ka, teiksim, masku un izmantojot šādu filtru, būtu obligāti jāizmanto tādās telpās, ja vietās, kur ir nepietiekama ventilācija, jeb arī nav iespējas nodrošinās vai gaisa pieplūde. Un tas būtu labākais, dotajā brīdī metinātāja gan redzes, gan elpošanas ceļa aizsardzībā. Tas labākais, tas pašlaik ir priekš metinātāja.